Vesels eposs pateiks 3 vārdos. Premjera cienīgi. Autortelevīzija. Kaut kur plašajā visumā eksistē planēta ļoti līdzīga mūsu mazajai Zemei, kur dzīvo cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums. Tā pagāja vasara zaiga, Nu, vīri, prieks kāds saucāties. Mums vajag regulāri kopā sanākt, tad arī valstī un tautai būs labāk. Un visu izrunāt, pārunāt un vēlreiz izdiskutēt. Jā, skat vasara tā nemanāmi pagājusi. Kāda tur vasara, drīz Mārtiņi. Ko čukstaties, runājot skaidru valodu. Fū, kā piepīpēts. Smēķēšana kaitē veselībai. Papu, nu ko tu tik negāns, kamīns tak izvelk dūmus? Pareizi. Kā man uzreiz neienāca prātā? Liesmas rosina domu apmaiņu. Visiem lielajiem politiķiem esot paticis pasēdēt pie kamīna. Kad liesmas tā vijas, sirds atsilst, nāk atmiņā vasaras lielākie darbi. Biezo šķēli nokopām. Tur jau Valdim tie lielākie nopelni. Bez jums, draugi mīļie, nekas neiznāktu. Jā, Guntars to labi formulēja. Tur tak varētu veselu varoņteiku uzrakstīt, bet viņš pateica 3 vārdos. Nokopām biezo šķēli. Vesels eposs pateiks 3 vārdos. Premjera cienīgi. Viņš jau nebija slikts, tikai zināmā veidā autoritārs. Kādā veidā? Zināmā. Sirds jau viņam varbūt ir laba, bet tās diktatoriskās manieres un nepaklausīgs, lai dibina savu partiju, lai nāk godīgi cīnīties par vēlētāju balsīm un sirdīm, tad varbūt apjēgs, kas ir partija politiskā demokrātija. Kad partijas veido vienotu komandu, tām vajag treneri, ne tiesnesi. Ko tu smaidi kā birkaus? Es nesmaidu kā birkaus, es esmu birkaus. Galvenais, ka miers mājās. Šķēli ir prom ar visiem saviem asiņainiem punduriem un rozā īrisiem.
konfešu audzētājs. Kas par rozā īrisiem? Paps reizēm putrojas. Ja grib zināt, viņš domā, ka ziliņie un zildeguņi ir viens un tas pats. Atkal čukstaties. Kā tad ir Lihtenšteinisti? Papu, jūs zināt, ka es nebaidos teikt patiesību, arī tad, ja tā ir skarba patiesība. Pareizi jāsaka nevis Lihtenšteinisti, bet gan Lihtenšteinieši. Ko tu rakari mani te māci? Šteinieši vai šteinisti? Kāda tur starpība? Ja 8 miljoni pa priekšu aizpeld no Latvenergo, lai pēc bankā Bērī nonāk tikai 5. Tautai nozagta nauda un nevar atrast vainīgos. Es domāju, un es aizstāvēšu šo viedokli savā partijā, ka nauda ir jāatrod, un tā tiks atrasta. Un nav nekāda pamata panikai, un nevajag teikt banka Bērija. Tāds bankas Latvijā nav. Ir banka Baltija, un tās likvidatoru uzvārds ir Berijs, nevis Bēri, būsim precīzi. Mans bijušais padomnieks, ziniet, Zina, bet tev neko nestāsta, vai ne? Ir dzirdēts, kā ar Lihtenšteiniešiem varot sarunāties latviski? Valodu iemācījušies, ne tā kā tas Berijs, kas te jau gadu maļas, bet latviski nebū nebē. Jā, ja grib, tad var, bet vienalga blēži jādabū rokā. Mēs nepabeidzām. ko nepabeidzām? Man nav skaidrs. Paga, mieru. Man sāk likties, ka jūs visi trīs tāpat kā tas padomnieks. Nesakāt visu, ko zināt. Nu, runājiet kā pie bikts. Te esam tikai mēs 4. Es un mani biedri, mēs esam tīri. Katoļu godavārds. Es un mani biedri, mēs esam tīri. Luterāņu godavārds. Kāpēc es neesmu musulmanis? Es un mani biedri, mēs esam tīri. Vienkārši godavārds. Vīri, es jums ticu. Jā, iznāca saturīga doma maiņa. Paldies, prezident. Visu jau nevarējām izdiskutēt, bet nav jau pēdējā reize. Paldies, prezident! Jā, ir viela pārdomām. Paldies, prezident. Paldies, ka atnācāt. Ejiet un domājiet par valsti un tautu. Nav tā mūsu dzimtarzeme nemaz tik maza. 64,000 kvadrātkilometru. Tie ir veseli 6,400,000 hektāru. Un pūrvietā sanāk pavisam liels, kā teiktu Aivars Kreitus, cipars - 19,200,000. Ejiet un domājiet! Bir kaus, 2 zilves, čevers, 2 zilves, krasts, knapi 1. Humanist, 3 zilves. Ko tas varētu nozīmēt? Cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums.
televīzijā. Kaut kur plašajā visumā eksistē planēta ļoti līdzīga mūsu mazajai Zemei, kur dzīvo cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums. Вместо финансового нашу социальную скрывать бюджету и скорочтение ассигнования на административные потребы державы. У минулого второк Сейм принял закон о затверждении поставщиков. Kamēr sameklē? Kas te jums te par Briseli sajiet? Kaut kas ārkārtējs? Kas te trako māja, ko? Ārzemju investoru sūdzas birokrātija Latvijā tik traka, ka novedus tos līdz ārprātam. Nu tad tik tālu gan ko? Startautiskas ziepes. Nu, lai psiho veseli, ka tik drīt vai kods viņi dotu mums to savu čunguru. Nu, zini, esam atbildīgi. Tu esi ministrs vai neziedoni? Nu, fiksti kaut kas jāizfunktierē. Ai, moment, augoni jāizgriež, kamēr... Jā! Nu, šprice un skalpels, ko? Ja? Ko? Jūs ko? Fiziķi vai šiziķi? Iedomājies, skrūvīts izkrīt uz ko? Ne jau mums, tam, tur. Ko? Paga. Tiešām? Īsts traks? Kas viņš? Ne jā, Svensku Karlsons, Zviedru investors. Ot tā, ko ievāra politika? To tagad tā smuki inteliģenti here jāizstreb psihiatrijai, vai ne? Atpestī. Nu tik, ko? Ārzemju investors bāzīs iekšā psihenē? Traks, jūs galīgi aptaurēti. Ko? Nē, viss ok, motors griežas. Nu tā. Psihiatrijas rokas grāmata. Yes! Jūs? Paši? Ko? Kādu šizofrēniķi esat uzcēluši no miera? Idioti, idioti! Inteliģenti. Mēs te tādu mazu šehermacher psihofinanciāls eksperiments. Ar Karlsonu, kas, negrib lidot. Aptaurēti. Paši. Personības dubultošanās jums bitīt matos. Pilnīgi otrādi. Empātija, iejušanās otra cilvēka pārdzīvojumos. Laimīgais Karlsons. Tā, tūlīt. Paldies Dievam, politiskajā teātrī samācījāmies aktiermākslu. Jā. Jā. Nē, vai? Pieredze ir pasaules. Skaties, nospēlēsim psihodrāmu. Tā. Jukušā investora
izdziedināšana ar mani. Sākam. Intervijā ar pacientu. Jā. Es esmu Latvijas ierēdnis. Dod man to mani, dārgais Karlson. Tā var dabūt pa kaklu, saproties? Ne no Monika, to kredītu, fū. Labi, jā. Tiešām vajag tā iejūtīgāk. Lūdzu? Nu, kas pa desām, Karlson? Kāpēc nedod? Ne tā, zini, es viņu vietā gārstu. Šis tak nav vecais šķēle. Ritīgs maizes mīkstums. Jā, ir jāņem vērā, ka pacients jūtīgs, var apvainoties. Ko tu, Karlson? Apvainojies, ko? Ātrāk iedos, saprot, pats drīzāk tiks mājās, uz Svīdeni. Dievs sargi! Mūsu ierēģi tik rupji, ar ārzemniekiem. Nē. Galīgi autā. Jā, jāskar emocionālā pasaule arī. Jā. Kā? Mīļais Karlson, tev tak nav spārniņu sirds. Bez tava kredīta mēs kā pensionāri bez latiem. Nebremzēji ritīt. Emocijas? Atbildi. Velns par stenderu. Tā nevar atvērt muti. Vaiprātīgs slims. Ko es teicu? Katatonais strupors. Katatonais. Visu. Nē, te tik špricēt un griezt. Nu, kas ir, Johaidī? Dos vai nedos ko? Izbeidz. Viņš saka, jūt kāda attieksme. Vai viņu žmiedz? Ko tu var domāt par tiem mūsu ierēdņiem? Ko? Neko. Jā, nespēja domāt. Apitenkti kongruence. Jūtas nesaskan ar domām. Renu. Redzi, ko var panākt ar mūsu, tā teikt, rupību. Pagā, te jau kā tad štrunts un vienkārša apatizācija. Jā, nespēja mierīgi sēdēt. Dibens. Mieru! Izārstēsim to dibentiņu, jā! Nedod to, kas mums, saprot, pienākas idriti. To naudu, tās kroniņas. Karlson, naudu! Baidās, piešmauks. Fobija. Idiotiskas bailes, bez kāda pamata. Jā, briesmīgas bailes lidot uz Latviju. Nē, oficiāli, nē. Rīgā bailes. Šitā gan. Bērnam skaidrs, kāpēc investīcijas tu aizbrauc uz Igauņu zemi. Ai. Pāpu, kā citādi? Ja absolūta dezorientācija. Kā saka, ataksija un delīrijas. Nemieris, baigs. Halucinācija. Prom. Kā jūties? Karlson. Spārniņiem ar kroniņām? Kroniņām, jā. Līķis.
Zombijs nekā un negoda. Putu moins, pilnīgā fonija, belns. Tā, jā. Mēs te inficējušies ar visvarenību. Jokaidnī! Mēs gan laikam ne. Ne! Tā paliksim Jaņos, saproties? Nu, ko mēs īsti gribam, ko? Čeņģu, baksus, nu ko tā vēl? Nē, nu, ko vajag, to vajag, bet pacienta psihiskais stāvoklis arī vajadzīgs, ko, Mums, papu, vajadzīgs altruisms, lai atdod pēdējo kreklu. Tā tad muļķis. Nē, tas neiet krastā. Kas tas? Kas tas pa iefiņu? Ko? Kā? Gunteriņš krekliņā. Nu, Ziņa arī trako kreklā var justies kā vispār kā premjers. Jā. Izspļauts premjers gan. Arī nojūdzies. Tad nesapratāt? Psihodrāma. Parādījām, kā tas īsti notiek. Nu jā, saprot, sanācis, ka šie nojūgušies. Jāierīkos pēcviesnīca, dziednīca vai neko. Te tak normāli. Slimajiem Karlsoniem, investoriem, priekškopumu nodzīšanas. Gaidām, izārstēsim. Cilvēki, kas nedaudz atgādina dažus no mums. Да. Да. Так, ну ты сейчас не смотри в камеру ни в коем случае. Да. Ты сейчас слушаешь. Ага. Ага. Ну, делай вид, что говоришь. Говори что-нибудь. А что мне говорить? Что говорить? Хочу познакомиться с мужчиной невысокого роста, бритым, накрашенным. До свидания. Много говорить еще? Давай поговорим сейчас. Ты разговариваешь? Ушла в сторону чуть-чуть, да? Красавица. Ну, давай. Говори то же самое. Прямо не смотри. Я не смотрю, я на баги смотрю, который мне язык показывает. Жалко, не покурила, до этого хочется покурить. Я не быстро говорю? Здравствуйте. Нет, скажи здравствуйте, меня зовут Ёлка. Здравствуйте, я Смирнова Иоланта, одинокая женщина. Хотела бы познакомиться с мужчиной невысокого роста, в рваных джинсах,
В черном свитере. Тормози. Да? Говори то же самое. Здравствуйте, я Смирнова Иоланта. Смотри, я начинаю качаться. Не, нормально, нормально. Старайся не шевелиться. Сейчас крупный клон. Покивай чуть-чуть, будто слушаешь. Да. Да. Может, чуть-чуть улыбнуться. Чуть-чуть. Самую малость. Не смешно. Ну, чуть-чуть смешно. Ну, Ну, Витя. Замечательно. Угу. Трубку немножко от лица. Смотри. Что говорить? Все равно что? Ну, говоришь. Я говорю. Я буги-буги. Снимаюсь вот с трубкой в руке. Прям чудесные вещи, не знаю, что говорить. Говори. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Эдуард. Давно так меня уже зовут. Мне 45 лет. Да, мне 45 лет. Девка моя пошла курить, бросила меня тут одного. В этот сложный момент я смотрю на стенку и должен здесь болтать с обоями. Сейф ничего. Сейф ничего. Да. Говори то же самое. Здравствуйте. Здравствуйте. Я такой одинокий совсем. Трусы некому постирать. Очень хочется тоже познакомиться с кем-то. Когда не один, так приятно уже. И носки чистые всегда. Я что-нибудь поесть купят. Одного не оставят, не бросят. Так целыми днями сижу. Дома паукаю там. Возу порчу. Кошмар. Ну, приезжайте ко мне. Мой адрес не дом, не улица. Мой адрес Советский Союз. Рад вас видеть. Рад вас не видеть. Все стало нормально. Только можете говорить по очереди, можете говорить вместе. Даже будем говорить. Пишешь? Да. Здрасте, Йода. Привет, Баги. Я из Вилла Риба, Вилла Баджо. Ты купил уже Ферри? Да, я купил. У меня теперь есть альбом Брайана Ферри. Он намного длиннее и дольше можно его использовать. А как он моет сковородки? Он моет очень хорошо все сковородки. У меня есть морковка. Вообще чижик-пыжик. Ну, я жду тебя с твоей морковкой. Спасибо. С удовольствием. Витаю тебя. Вижу. Езжу. Много надо говорить еще, да? Надо говорить? Стоп, сейчас финал будем снимать. Ну, как бы делай вид, что ты дальше. Ну, смотрите друг на друга. Он меня лапает. О. Как надо? Ведь Как просто Галя, я должен... Нормально. Только не особо не резвитесь, просто, ну, как бы... Да. Ты сделал вид, что ты даришь цветы, а ты сделал вид, что тебе приятно. Слишком близко стоим для первого знакомства, мне кажется. И так неудобно Давай. вручать цветы. Ой, как трогать. Убирай руку. Ну, теперь. Ну, ты там можешь наклониться к цветочку. Давай еще раз ты ей вручаешь цветы, ну, как бы чуть-чуть преподносишь, и она на них смотрит и... Удивляется. Не удивляется, кто такой. Да. Можно все, да? Да. У меня по-английски. Да, то же самое, чуть-чуть помедленнее. Может быть, мне не надо все время смотреть? Может, не надо, сильно. А-а-а. Посмущался. Так, вот, да? А теперь еще то же самое, ты даешь ей цветы, и вы оба как бы умиляетесь, и все. Что-что? Ну, то есть у тебя идет движение, ты чуть-чуть передвигаешь к ней цветы. Кошмар. Было ромашки купить. Надо было. Ромашки. В следующий раз ромашку. Да, подорожника нормально. А она должна брать цветы, нет? Да не. Ты должен Там не бросать видно рук. что ли? Давай. Давай. Ой. Нет, просто улыбайся. Я не уже говори вцепилась. ничего. Все, не говори. Все. Подонки. Давай еще раз. Все, просто очень близко стоим, поэтому так. Не молчи. Еще раз сначала ты говорила. Молчите, скажите. Правильно смотрите?
Цветы ниже, лицо перекрой. Сначала. Почему он руку не отпускает, когда дает мне цветы? Аня сказала не отдавать ей. Не забирай вообще. А, не забирать? Так неестественно. И не говорите, главное, ничего. Ну, сейчас так сам. Я не могу есть только улыбаться сзади. Всех. Съехал. Еще. Ём, ты как-то очень так себя уже неприступно ведешь. Потому что достаточно. Так ты же смотришь так ужасно. Ну, как не смотреть? Не могу закрыть глаза. Ничего? Ладно, стоп, нормально.